Mācību filmu literatūrā personības, laiks, vide ir veidot no 6 pastāvīgām epizodēm, kurās iepazīstami atšķirīgi veidi, kā radošie cilvēki centušies apvienot spēkus jaunas, mākslinieciskas patiesības vārdā, vai arī tikuši kopā saistīt laikmeta preturnīgajās un pat dramatiskajās norisēs. Par vienojošu faktoru autoriem, kas meklē citādu izteiksmi, 20. gadsimta sākumā kļuva žurnāls Dzelme. Savukārt mākslinieku biedrība Zaļā vāna piedāvāja citu modeli, aiz statūtiem, protokoliem, biedrkartēm slēpjot aizrautību rakstnieku un mākslinieku rīkotajos pasākumos. Par franču grupu nodēvētie inteliģences pārstāvji, kuru draudzības pamatā bija interese par franču kultūru, 50. gadu sākumā izdzīvoja skaudro izsūtījuma pieredzi, bet Ņujorkas ostas rajons Elles ķēķis pēc Otrā pasaules kara tieši trimdas situācijā kļuva par būtisku latviešu literatūras modernizēšanās epicentru. Vaļņu ielas nelielā kafejnīca, ko tautā dēvēja par Kazu, bija alternatīva mītnes vietas 60. gadu Rīgas jaunajiem radošiem cilvēkiem. Tās vēsmas, idejas un atmosfēra atbalsojās mākslā, literatūrā, mūzikā, glezniecībā, kino, pantomīmā. Dzeja, mūzika, video – nepieciešamie izpausmes pamatelementi, lai tekstu grupas Orbīta priekšnesums varētu sākties kaut šodien.